Vai tagad dzird? Dzird tagad? Labi, tad mēs varam sākt. Labvakar. Godājumie mācītāji, godājamais Paulskungs, administrācija, godājamie šo svinību dalībnieki. Šogad Garazaram aiziet 25 darbības gadi. Aizejot laikam cilvēkiem izbālē arī atmiņas. Tāpēc ir pareizi, ka mēs apstājamies savas dienas gaitās un atceramies pagājušo un atceramies arī tos cilvēkus, kas ir šos gadus strādājuši un padarījuši Garazaru par tādu pasākumu, kāds viņš šodien ir. Godināsim arī šo zemi, kas mums tādas iespējas deva. Es aicinu jūs pievienoties Amerikas Savienoto Valstu himnai. Lūksim Dievu. Žēlīgais Kungs un Dievs, šodien, kad esam pulcējušies, lai svinētu Garazara jubileju, mēs šo aktu gribam iesākt ar pateicību Tev. Savā lielajā žēlastībā Tu esi ļāvis Garazaram darboties jau 25 gadus. Šeit mēs esam klausījušies Tavā vārdā, mācījušies savu tēvu valodu, iepazinušies ar savas tautas gara bagātībām, atpūtušies un priecājušies par Tavas radības skaistumu. Par to visu mēs Tev sakām paldies. Svētī Dievs Garazaru, svētī visus cilvēkus, kas ir ielikuši roku Garazara celšanā un veidošanā, tos, kas jau aizgājuši pie tēviem dusēt, un arī tos, kas vēl vienmēr strādā un palīdz un dara, lai Garazars varētu pastāvēt un augt un būt par svētību mūsu tautai. Esi ar tiem, kas šeit ir mācījušies un vēl vienmēr mācās, gan nometnē, gan vidusskolā, svētī tos, kas māca un vada. Neliedz savu svētību tiem, kas šeit atpūš, kā arī tiem, kas rūpējas un gādā, lai darbs un atpūta būtu patīkami. Kungs, mēs izlūdzamies Tavu svētību nākotnē. Esi to ar mūsu tautu, kā šeit, tā Tēvzemē. Dod mums spēku būt uzticīgiem Garazara devīzei, Dievam un Latvijai. Māci mums Tev kalpot, Tev par godu dzīvot, jo tikai tā mēs varam pakalpot arī savai tautai un Tēvzemē. Svētī Dievs šo dienu, svētī runātājus un programmas sniedzējus, svētī mājiniekus un viesus, svētī visus, kas šodien priecājas un slavē Tevi un pateic Tev par Tavu žēlastību un mīlestību. Dod, lai šis prieks būtu pilnīgs un lai šī slavēšana nāktu no sirds. Kristus vārdā. Āmen.
vārds Garazera prezidentam Daktaram Medinim. Gribam pieminēt mūžībā aizgājušos Garazera darbiniekus un amatpersonas. Vispirms es nosaukšu vārdus, pēc tam aicināšu jūs piecelties uz klusumu brīdi. Prāvests Pāvils Ķirsons, viens no Garazera idejas sludinātājiem. Werners K. Freimans, Ansis Bērskalns, Eduards Avots, Valdemārs Klētnieks, Jānis Meija, seniors, profesors doktors Rudolfs Markus, prāvesta Vārsberga māte, Garazera pirmā saimniece, ilgadīgs skolotājs Hermanis Kreicers, bijušais prezidents Nikolais Riekstiņš, skolotājs Valdemārs Aparjots, Garazera darbinieks Pēteris Golds, viens no pirmiem pagaidu valdes aktīviem darboņiem Jānis Jēkabsons, kora diriģents un mūzikas skolotājs Augusts Kalnājs, skolotājs Jānis Kalnietis, ražens talcinieks Teodors Pelts, tāpat Matīs Švānfelds. Traģiskā nāvē bojā gājušie Inese Kļaviņa un viņas vīrs Ojārs Kļaviņš. Inese bija nometnes audzinātāja Ojārs Kļaviņš, viens no pirmo dziesmu svētku diriģentiem. Bijušie saimnieki Jānis Vīgriezis, Oto Balodis, administrators Visvalds Gedulis, Aina Hausmane, bijušā biroja darbiniece, nesen mūžībā aizgājušais Jāzeps Utināns, revizijas komisijas loceklis. Tāpat Valdemārs Melčs, kas ziedojis tik ļoti daudz līdzekļu Garazera uzlabošanai. Ar klusuma brīdi lūdzu piecēlušies atcerēties. Paldies! Vārds ir Garazera padomes priekšsēdēji Kubuļina kundzei. Cienījamā garīdzniecība, godājamie goda biedri, goda viesi, Latviešu draudžu un organizāciju pārstāvji, Paulovs kungs, Spāniņa kungs, mīļie Garazera darbinieki, skolnieki, nometņotāji, vecāki un visi šo svētku dalībnieki. Mēs šovakar galvenokārt esam pulcējušies šeit, lai godinātu mūsu bijušos darbiniekus. Es gribu sākt ar mūsu darba himnas vārdiem. Ja ik viens tik zemē sētu, vienu graudu veselu, kas gan izskaitīt ar spētu zelta kviešu krājumu. Daudz darba Garazera 25 gadu pastāvēšanas laikā ir padarīts. Laikam nebūs neviena, kas regulāri apmeklē Garazeru, kurš nebūs savu roku pielicis kādam darbam, īsākā vai garākā laika sprīdī. Daudz ir to, kurus ar pateicību pieminam, jo tie ir darījuši šķietami sīkos, neievērojamos, bet tik ļoti nepieciešamos darbiņus, bez kuriem Garazera ikdiena nevar pastāvēt. Daudz ir to, kas nākuši Garazera vadībai taukā tādā reizē, kad liekas, visi striķi trūks, un ar savu palīdzību ir aizpildījuši lielu robu.
Un šī vietā man gribās pieminēt tādus darbiniekus, kas tiešām šķietami sīku, bet tik nozīmīgu darbu dara karstā saulē, jeb lietum līstot uz Garezaru ceļiem, pārdodam iebraukšanas zīmes. Šim darbam atrast strādniekus ir ļoti grūts uzdevums. Un visbiežāk mēs uz šādiem ceļiem esam redzējuši 2 cilvēkus, un tas ir Oļģerts Kubuliņš un Zemsarājkungs. Paldies! Paldies visiem, kas esiet nākuši talkā brīvprātīgi un aicināti ar vienu domu, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Taču šovakar mēs gribam pateikties izsevišķi tiem darbiniekiem, kas nesautīgi un ir uz zināmu laiku ir visu sevi atdevuši Garzara idejai un darbam. Liela daļa no tiem ir strādājuši bez, jeb saņemot ļoti minimālu atalgojumu. Viņus darbam ir mudinājusi vēlme kalpot latvietībai un balstīt Garzara ideju. Daži no tiem ir strādājuši ilgus gadus, cits ir bijis savā vietā īsāku laiku, bet ar savu darbu ir atstājis paliekamu piemiņu. Mēs visi viņus pazīstam un esam redzējuši staigājam Garzara takās, gan ar smaidu, gan reizēm ar rūpju rievām vaigā. Latviešu sakām vārds pauž, ka labs darbs dzīvo 2 mūžus. Es domāju, ka tas dzīvos pat vēl ilgāk, jo taisni tagad mēs sākam ievākt augļus no sēklām, kas ir sētas Garazarā. Mūsu bijušie nometņotāji un skolnieki strādā latviešu tautai nozīmīgos sabiedriskos darbos, gan šeit, gan Latvijā, un šodien godināmie bijušie Garazara darbinieki ir bijuši tie labie dārznieki, kas sēklas ir sējuši, stādus kopuši un laistījuši. Man gribas teikt, ka jūs esiet kā tādi diži ozoli, priedes un bērzi, kas savā augumā paceļas virs pārējām meža galotnēm un ir sardzami no liela attāluma. Mēs pateicamies jums visiem par jūsu pašaizliedzīgām darbu un pūlēm. Jūsu vārds ir neizdzēšami ierakstīts mūsu sirdīs un Garazara vēsturē. Mēs jūs godinam, mēs jūs stādam par priekšzīmi nākamām audzēm. Tām audzēm, kas ar Dieva palīgu varēs strādāt brīvā Latvijā. Uz to, lai Dievs mums palīdz un Dievs svētī Latviju.
mēs gribam godināt bijušos Garazera darbiniekus, kas šeit ilgadīgi vai ražīgi ir strādājuši Garazera labā. Es izsaukšu vārdus, un tie, kas ir ieradušies un šeit ir klāt, lūkšu viņus iznākt šeit priekšā. Viņiem pasniegsim 25 gadu jubilejas zīmi, un mūsu fotogrāfs pa grupām viņus varēs arī nofotografēt. Bijušie padomes priekšsēdētāji. Vispirms jāmin prāvests Vilis Vārsbergs. Es īsumā raksturošu, ko viņš ir darījis Garazerā šo daudzo gadu gājumā. Vispirms jau viņš bija idejas īstenotājs, varbūt arī viņš šo ideju radīja. 65. gadā viņš bija pagaidu valdes prieksēdis, 68. un 69. gadā viņš bija Garazera prezidents, tai pašā 69. gadā viņš bija arī bērnu nometnes direktors un administrators. 70., 71. un 72. gadā bija Garazera administrators. Lūdzu, prāvests, nostāties mūsu šeit. Nākošais ir Rudolfs Jankavs, padomes priekšsēdētājs 72. gadā, bet 70. un 71. bijis Garazera prezidents. Lūdzu, iznāk priekšā, viņš ir šeit. Tālāk profesors doktors Zemjānis, viņš šeit ir, padomes priekšsēdis 73. gadā. Tāpat ir jāgodina šīs jubilejas rīcības komitejas priekšsēdis dr. Zigfrīds Zadvinskis, kas visus šos gadus ir bijis nometnes ārsts un bijis padomes priekšsēdis 79. un 80. gadā. Jānis Ķinens, seniors, saimniecības pārzinis 65. 66. gadā un padomes priekšsēdētājs 81. gadā. Oļģers Cakars, padomes priekšsēdētājs 82., 83., 86., 88. un 89. gadā un vēl ir padomes loceklis un vicepriekšsēdis. Vītoliņa kundze, padomes priekšsēdētāja 84. un 85. gadā. Aivars Pētersons, padomes priekšsēdis 87. gadā, Garazera prezidents 82., 83. un 84. gadā. Tālāk Garazera prezidenti Jēkabs Gailītis 1966. 67. gadā, viņš šodien nav varējis ierasties. Tad Arvīds Tīdemans, kas šeit ir kalpojis daudzus gadus, bijis Garazera prezidents un administrators. Viņš bijis administrators 74. gadā, prezidents un administrators 75., 76., no 77. līdz 80. gadam un prezidents 81. gadā. Gundars Strautnieks, Garazera nometnes direktors, pirmais nometnes direktors un vasaras vidusskolas inspektors 1965. gadā un Garazera prezidents no
85. līdz 88. gadam. Tā kā jūs redziet šeit, bijušais padomes priekšsēdētājs Oļģerts Sakars ir bijis šeit visus 25 gadus, Gundars Strautnieks ir bijis šeit 25 gadus, par pārējiem es pašreiz nevaru apgalvot, bet daudzus gadus ir, visvairāk, es domāju, visilgāk nākošais būs Arvīds Tīdemans. Kasieris Garazerā vairākus gadus, bija arī pagaidu valdē, dzīvo Floridā, viņš šeit nevar būt. Jānis Meija juniors, vai viņš būtu šeit. Viktors Zemesarājs, lūdzu nostāties šeit. Jānis Mimtiks, Arvīds Elgūts. Nav ieradies. Mimtiks ir šeit. Arvīds Elgūts šeit ir. Ruta Dimante. Rūsiņš Albertiņš, Prāves Laimdots Grendze, Ervīns Erkmanis, Vilis Kalniņš, un Daumans Hāzners. Pie šīs grupas pieskaitīšu arī ilgadīgus revizijas komisijas locekļus. Alberts Rieksts, kas ir bijis arī būvju vadītājs un vadīja Valdemāru Zāles skolas būvi. Vai viņš šeit būtu? Alberts Rieksts. Albīns Draunieks, pašreiz revizijas komisijas priekšsēdētājs. Uldis Šmithens, Ulvis Grīnvalds, Lija Klaumane, Ivārs Ārums. Šie nav ieradušies. Gribu nosaukt administratorus, man liekas, Staņislavs Logins, vai viņš būtu šeit. Bija administrators 81. 82. gadā. Nav manā. Ilmārs Kildišs. Administrators 83., 84., 85. gadā un padomes loceklis 88., 89. un arī šai gadā. Ilmārs Kildišs. Bijušie saimnieki Jānis Oliņš, Valdis Ārums, nav šeit, Gunārs Liepiņš, Harijs Šamils netika izsaukts, viņš neatbilda. Netika izsaukts. Harijs Šamils, administrators 86. 87. gadā. Saimnieces Anita Felker-Medne, Laima Bērziņa un Maija Ziemele. Vai Maija Ziemele būtu šeit?
Es gribētu nosaukt Maija Grīnberga. grupu ārstus. Māra Grīnberga. Doktors Jānis Pone, kas šeit jau strādā no pirmās dienas Garezerā. Doktors Andrejs Dimants. Zigfrīds Zadvinskis jau bija godināts. Doktors Konrads Lubavs. Doktor Jāna Cāzere. Doktors Arnis Pone. Un jāpiemina arī nelaiķis doktors Otto Evaldsons, kas šeit ļoti daudz Garezerā palīdzēja pirmajās dienās. Viņi neviens pašreiz te nav. Tālāk māsiņas Marta Cakare, kas ir arī bijusi jau 25 gadus nometnes skolotāja. Rasma Oliņa. Vai viņa būs šeit? Zina Vītola. Vītolkums. Lilija Treimane. Vai viņa būtu šeit? Vija Davidsone. Līga Jansone. Dzidra Šmite. Vera Kronberga. Ivete Valdmane. Lai šai grupai piebiedrojās Garezera vasaras vidusskolas direktori. Valdis Grants Krāslavietis, kas bija direktors 67. un 68. gadā. Arvīds Bolšteins, vidusskolas direktors. Vidusskolas direktors 69. gadā un no 73. līdz 85. gadam. Kārlis Baltiņš bijis vasaras vidusskolas direktors 71. un 72. gadā. Mēs gribam arī godināt pašreizējo ilgadīgo vasaras vidusskolas direktori Dr. Gundegu Mišeli. No 86. gada viņi šeit strādā. Gribu aicināt Dr. Mišelu kundzi nosaukt tos skolotājus, kura viņi jo sevišķi grib atzīst šai jubilejas dienā, kas daudzus gadus ir strādājuši vasaras vidusskolā. Lūdzu, aicinu visus Garezera vasaras vidusskolas darbiniekus, kas ir vismaz 5 vai vairākas vasaras strādājuši vidusskolā. Es jūs izsaukšu, lūdzu, kas esat klāt, iznāciet priekšā. Šī kārtība nav nekas sevišķs, bet tā ir apmēram alfabētiska. Valērija Baltaņa Bērziņa, Kārlis Baltiņš, Knuts Lesiņš, Jānis Kalmīte, Juris Daiga, Jānis Tupesis, Laimdots Grenze, Vilis Vārsbergs, Vizma Maksiņa, Ojārs Jēgens. Lūdzu, kas esat klāt, iznāciet priekšā. Rūta Prauliņa, Ernests Aistars, Mirdza Lejiņa, Rasma Sināte, Tālevaldis Bērkulis, Viktors Upeslācis, Elīza Lāce, Biruta Ose, Jānis Osis, Austra Lekstiņa, Arvīds Bolšteins, Vilma Bolšteina, Marta Cakare, Olģerts Cakars, Zaija Kēlere, Anna Briede, Māra Grīnberga, Māra Tupese, Mirdza Paudrupa, Gunārs Šubiņš, Lauma Zuševica, Juris Zuševics, Māra Valdmane, Ēriks Kore, Alise Lenša, Ilona Lūkina, Vija Fura, Velta Šulca, Anita Briede Bilsēna, Elisa Freimane, Skaidrīte Hildebrante, Aivars Petersons, Brigita Valtera, Valdis Zeps, Pēteris Bīns, Edgars Kiršs. Apsveiksim tos, kas vidusskolai ir strādājuši 5 un vairāk vasaras.
Tālāk jums nosaukšu bērnu nometnes direktorus. Doktors Uldis Invejs 1970., 71., 72. gadā. Velta Bērskalna 73., 74., 75., 76. gadā un pašreiz Garazera administrātori. Aina Kūliņa, bērnu nometnes direktore 77. un 78. gadā. A. Vinters 79. un 80. gadā. Maija Grendze no 81. līdz 84. Liekās Ilze Lācis 85. 86. gadā. Lācis. Tad Zigrīda Pētersone 87. un 88. gadā. Nav šeit ieradusies. Apsveiksim mūsu. Tālāk es gribētu nolasīt vārdus, kas ir zināmā mērā nozīmīgi, jo šie cilvēki ir daudz ziedojuši materiāli, lai Garazeru uzceltu, lai būtu tās ēkas un tās kabīņu būdes vai puduri, kur pašreiz bērni dzīvo. Pēteris Ozoliņš, kas ir ziedojis ļoti daudz jaunos sprīdīšu būvē. Augusts Grasis, kura vārdā nosaukto paviljonu mēs šeit pašreiz lietojam un vakardien iesvētījām. Doktors Werners Rūtenbergs seniors, kas palīdzēja izveidot biblioteku. Nelaiķis Otto Evaldsons un pašreiz Vēra Evaldsone, kas nu pat vakardien vēl noziedoja $1000 Garazera vajadzībām. Vai viņa būtu šeit šodien? Ir. Rudolfs Jankavs, daudz ziedojis Garazeram. Tāpat doktors Zigfrīds Zadvinskis, doktors Andrejs Dimants, doktors Aivars Zeps, Valdis Ārums ar savā laikā Puču kompāniju. Āla ir ziedojusi, korporācija Ledgalija, Latvijas korporāciju apvienība ar Tēvijas fondu, tāpat dažādi piemiņas fondi, Mārtiņa Zvanera piemiņas fonds, Labsvīra, Dzelzīša un visi Zelta fonda dalībnieki. Es gribu pieminēt, ka ļoti nozīmīgu darbu Garazera 25 gados ir darījuši arhitekti un būvju vadītāji un talcinieki būvnieki. No arhitektiem šeit jāpiemin Gunārs Gruzdiņš, Gunārs Birkerts, Gunārs Ejups, Jānis Eriņš, kas pēdējā laikā mums ir daudz palīdzējis ar Kronvalda mājas izbūvi. Jāpiemin tie daudzie būvju vadītāji, daži varbūt vairs nav mūsu vidū, kā Ansis Bērskalns, līdz ar visu ģimeni, ar visiem dēliem, tāpat Augusts Rumbergs ar visu ģimeni. Pauls Kubuliņš, kas ir mūsu vidū. Liels paldies! Sprīdīšu arhitekts Kreišmanis no Milvokiem. Tad būvnieki Laimonis Leikarts, vai viņš šeit ir, kas nu pat uzbūvēja, viņa vadībā pabeidza jauno dzintaru nojumu. Praktiski to viņš uzcēla viens pats. Šeit jāpiemin
tēlnieks, padomes loceklis un būvnieks Arvids Štrāls, kas ļoti daudz pēdējos gados ir strādājis Garazerā. Gribu pieminēt Indu Karlsoni, kas jau gandrīz vai 10 gadus ir Garazera grāmatvedi. Vai viņa būs šeit? 25. Kā lūdzu? 25. Viņa 25 gadus ir bijis, to es nezināju, piedod. Nosaukšu vienu. Es Paulu Kubuliņu minēju. Vai es aizmirsu Paulu Kubuliņu? Nē, tas nevar būt. Piešķir viņam medāli. Laimons Leikards šeit nav. Ir vesela rinda mācītāji, kas šeit katru gadu gandrīz viens otrs varbūt katru otro gadu ir ciemojušies Garazerā, mācījuši ticības mācību vidusskolā vai bērnu nometnē, vai vadījuši svētdienas rītu dievkalpojumu. Šeit jāpiemina prāvests Jānis Turks, prāvests Vilis Vārsbergs, jau par daudz godināts varbūt. Prāvests Grenze, prāvests Baginskis, mācītājs Andermanis, mācītāja Fritsone, mācītāja Lauma Žuševica, vai viņa šeit būtu, mācītājs Liepkalns, mācītājs Jēkabsons nesen šeit viesojās, mācītājs Rautenšilds, vai viņš šeit būtu. Mācītājs Vīksne, mācītājs Mednis, mācītājs Lapiņš, mācītājs Rumpēters, mācītājs Nesaule, mācītājs Ķirsons, Māris Ķirsons, mācītājs Saveljevs Uldis, kas šeit ir studijās, jaunās Ģertrūdas draudzes mācītājs no Latvijas, šeit arī ir viesojies mācītājs Uldis Cepure pēdējās svētdienas dievkalpojumā, mācītājs Sedliņš, kas savā laikā bija galvenais zēnu audzinātājs. Viņš pašreiz nav mūsu vidū. Tad pieminēsim arī diriģentu Robertu Zuiku, kas bija dziesmu dienu ierosinātājs un daudzus gadus dziesmu dienu diriģents. Diriģents Jānis Zuika, kas daudzos Garazera dziesmu svētkos vai dziesmu dienās ir bijis diriģents un rīcības komitejas aktīvs loceklis vai prieksēdis. Vai Jānis Zuika varbūt šeit nav šodien. Daina Langena Skriblis, sarīkojuma nozares vadītāja. Pēteris Lielzuika, kas ir daudz strādājis dziesmu lejas izbūvē, muzikas un sarīkojuma nozares. Vai šeit ir diriģents Rudolfs Kalnovs? Arī mūsu vidū ir diriģents un mākslinieks Valdemārs Meļķis, kas daudz gadus ir bijis muzikas skolotājs vasaras ģimnazijā. Jāpiemin mākslinieks Arnolds Sildeks un grafiķis Rihards Rollis, vai viņš šeit ir šodien? Rihards Rollis. Ir
vesela rinda diriģentu, kas vārda dēļ es tomēr nosauku, viņi šeit nav, es domāju. Brusubārdis juniors, Brusubārdis trešais, diriģents Ūdris, Lorija Vuda, diriģents Blaumanis, Brugmani, Daugsta, Maksiņa, Augstroze, un šodien vēl Māra Vārpa. Jūs droši vien viņu redzējam vadot ansambli Tās balsis. Noteikti jāpiemina preses darbinieki un mūsu reklamētāji, propagandisti. Vecākais no viņiem ir Ernests Brože, kas mūs sveicina jubilejas gadījumā. Viņš jau ir pāri 90 gadiem, dzīvo Washington, D.C. un arī ir atsūtījis dāvanu jubilejas gadījumā. Čeks pašreiz ir pastā. Auseklis Zaļinskis, tepat netālu no Grand Rapidiem, kas sākuma gados daudz rakstīja Laikā un arī Garazera ziņās. Rudolfs Ārums, ilgadīgs Garazera ziņu redaktors, talcinieks, izpalīgs dažādos Garazera. Pašreizējais Laika korespondents Jānis Poņemeckis. Pastāvīgā Garazera fotogrāfe Dzidra Tropa. Vai Jaunkalnietis šeit ir? Jaunkalnietis. Tad Velta Namatēva. Tāpat jāpiemina korespondents Vilis Miķelsons, varbūt, ka viņš šeit šodien ir. Ar to es šo ilgadējo darbinieku listi beidzu. Aplaudēsim viņiem. Mums ir tas liels gods un prieks sveikt mūsu vidū Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdi Valdi Polosku. Man nebūtu jāsaka daudz jums par to milzīgo darbu, ko viņš ir darījis latviešu lietas labā un dara tagad te Amerikā un ārpus tā. Tas ir saistīts ar lielu personīgu upuri. Tāpat šodien vai vakar viņš mēroja 2000 mailes braucot no Kalifornijas, lai būtu mūsu vidū, un par to mums jo sevišķi liels prieks un arī gods. Un vārds Valdim Poloskam. Godājamais prāvests Grendels kungs, godājamais prāvests Vārsberg kungs, Spārniņa kungs, Medriņa kungs un dr. Zadvinskis. Es tagad gribētu teikt godājamie viesi, bet tik daudz vārdu tik šeit šodien nolasīts, ka es domāju, ka te tikai darbinieki un atbalstītāji. Tiešām, tas ir vienreizējs pūliņa uzskaits. Vai jūs varat iedomāties, cik stundu, cik dienu, cik mēneši darbs šeit ir veltīts? Neticami. Un tas ir brīžos kā šajos, kad skatos uz jums, kad es redzu tās sirmās galvas,
tās jaunās sejas, kad esmu lepns, ka es esmu latvietis. Mūsu tauta šeit, trimdā, ir tiešām viens unikāls izņēmums. 50 gadu trimdā, un mēs vēl esam latvieši. Esam pulcējušies šeit, lai godinātu to lielo un to svarīgo un to svēto darbu, kas ir veikts šeit šajos 25 gados. Mēs esam pulcējušies šeit, lai pateiktos tiem tālredzīgiem cilvēkiem, kas 25 gadus atpakaļ saprata šī pasākuma nozīmi un lielās iespējas mūsu latviskuma saglabāšanā. Mēs esam pulcējušies šeit, lai pateiktos tiem, kas ar savu neatlaidību, atbalstu, darbu un pašaizliedzību ir gādājuši, lai mūsu tauta pastāvētu. Dievam un Latvijai. Nav latvietim celāks mērķis vai svētīgāks darbs, kā strādāt savu Dieva un tautas labā. Un Garazas saime to ir veikusi ar uzmanību. Par to jums visas mūsu trimdas latviešu sabiedrības pateicība. Ja latviešu tauta vēl pastāv pēc 50 gadiem trimdā, ja mēs vēl esam lepni, ka esam latvieši, ja mēs vēl esam gatavi un spējīgi cīnīties un strādāt par mūsu tautas brīvību, tad Garazaram par to pienākās liels, jo ļoti liels nopelns. Garazars ir viens no tiem avotiem, kas ir spirdzinājis mūs, kas darīs mūs stiprus un neatlaidīgus mūsu tautas darbā. Kad tiks rakstīta mūsu trimdas vēsture, Garazars būs tajā pirmajā lapspusē. Tad, lai tauta pastāvētu, nepietika ar to, ka mēs godinām bijušos sasniegumus un panākumus. Mums arī jāskatās nākotnē. Un tāpat, kā 25 gadus atpakaļ, tālredzīgi vīri un sievas skatījās nākotnē un domāja un plānoja, kā stiprināt mūsu tautu trimdā. Tā arī mums šodien ir jāskatās nākotnē, un ko tas mums nesīs, ko tas mums nozīmēs, un kā mēs mainīsimies. Notikuma Latvijā mainīs mūsu stāvokli šeit, Amerikā. Gan sabiedriski, gan izglītībā, kultūrā un politiskā darbā. Drīz vien Garazars, kurs, Beverīna, studiju centrs nebūs tie paši, nedarbosies tā, kā tie darbojās šodien. Būs jaunas prasības, būs jauni uzdevumi. Vai mēs šo savu nākotni veiksim ar uzviju, kā to veica līdzinējā Garazara saime, ja mēs paliksim iepakaļ. Tas viss atkrājās no mums.
Un viena doma, ko es gribētu atstāt ar jums, ir tiešām. Mums ir jāsāk domāt par mūsu nākotni. Bet šovakar es nedomāju runāt par Garazaras nākotni. Es nedomāju varbūt runāt par mūsu kultūras un izglītības nākotni, gan tie ļoti, ļoti svarīgi mūsu tautas dzīvē. Es runāšu par mūsu nacionālo politisko darbību. Par darbību, kas klauvē jau pie mūsu durvīm. Un lai jūs zinātu un saprastu, kur es stāvu, kur es gribētu redzēt, kā Amerikas Latviešu apvienība iet. Es gribu jums pateikt, ka manos uzskatos pašreizējā Latvijas valdība okupētajā dzimtenē stāv un cīnās par brīvu un pilnīgu neatkarīgu Latviju. Tā apzinās, ka Latvija vēl nav brīva, tā apzinās, ka tā vēl trūkst īstas valdības tiesības, bet tā ir valdība, tā ir cilvēki, kas neatlaidīgi un droši stāv par Latvijas tautas neatkarību. Pašreizējā Latvijas valdība pārstāv Latvijas tautas vēlmes, un tā ir latviešu tautas uzticība. Un manā uzskatā Amerikas latviešiem, Amerikas Latviešu apvienībai ir jāatbalsta mūsu pašreizējā valdība Latvijā. Apzinoties un sakot, ka nevienmēr varbūt mūsu uzskati sakritīs ar viņu uzskatiem, ka mums varēs būt domstarpības, bet apzinoties, ka tā ir mūsu cerība, dodot tai to atbalstu, lai tā varētu izvest mūsu brīvībā un kas varētu uzlabot latviešu tautas labklājību. Jaunais politiskais stāvoklis arī mainīs mūsu politisko darbību un nostāju. Varbūt tas pats dramatiskākais, ko mēs varam sagaidīt, ir, ka Latvijas valdība vedīs lielāku darbību ārpolitikā, būs agresīvāka, kā tas ir bijis līdz šim. Un ka tā pati stāsies sakaros ar ārzemju valdībām, ar Amerikas valdību. Ja mēs sagaidām, ka Latvijas valdība, ka Bodmanis, ka Jurkāns tiek respektēts šeit Savienotās valstīs no amerikāņu valdības, tad mums ir jāsagaida, ka viņi rīkosies kā valdība, ka viņiem pašiem būs savi darbinieki, vai nu caur mūsu sūtniecību, kas vadīs viņu programmas un politiku. Valdība nevar iet caur sabiedrisku organizāciju. Alas stāvoklis mainīsies. Valdība nevar prasīt, lai sabiedriska organizācija viņai palīdz ārzemēs. Tas viņai ir jādara pašai. To
To jau mēs redzējām, kad Godmanis un Jurkāns viesojās šeit. Kad viņi gāja uz ārlietu ministriju, viņus nepavadīja Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis, kas ir sabiedriska organizācija, viņus pavadīja mūsu sūtnis Dinbergs. Kad viņi satikās ar prezidentu Bušu, viņi satikās vieni paši kā valdība ar valdību. Tas arī notiks nākotnē. Tas nenozīmē, ka Amerikas Latviešu apvienībai nebūs politiskā darbība, ka mums nebūs politiskie uzdevumi. Ka jums nebūs politiska darbība, ka jums nebūs politiska uzdevuma. Mums šeit, Savienotās valstīs, būs jāgādā, ka viņiem ir politiskais atbalsts. Ka to, ko viņu programmām, ko viņi prasa, ko viņi sagaida no Amerikas valdības, ka Amerika tauta to atbalsta. Un kā Amerika tauta sagaidīs šo, atbalstīs šo, tas darbs nāks no jums, tas nāks no Amerikas Latviešu apvienības, tas nāks no Daugavas vanagiem. Mūsu darbība būs vairāk bāzēta, veidot līdzīgi žīdu organizācijām, kas darbojas šeit ļoti efektīvi Amerikā. Arī mēs būsim uz divām sliediem. Viena būs valdība, otra būs mūsu sabiedriskās organizācijas. Tas nozīmē, ka mums sava darbība būs tuvāk jākoordinē ar Latvijas valdību. Tas nozīmē, ka mums būs jāskatās pēc prioritātēm, pēc programmām no Latvijas, jo tur būs jāizstrādā tie politiskie gājieni. Tur būs jāizstrādā tās politiskās prasības. Mūsu nacionālajā seminārā mēs pārunāsim detaļās, kā veidot mūsu nacionālo politisko darbību. Pašlaik, un es negribu nevienam vārdu slikt mutē, bet cik es saprotu no manas satikšanās ar Godmani, ar Jurkānu, sanāksmēs, kur es piedalījos, Latvijas valdības prioritātes un prasības ir šādas. Pirmkārt, neatkarīga un brīva Latvija. Tur nav nekādu šaubu, ka pašreizējā valdība to prasa un to atbalsta. Nevar būt runa ne par kādu konfederāciju vai savienību. Katru reizi, kad tas jautājums tika pacelts, un kad to pacēla Godmans, kad to pacēla Jurkāns, tas vienmēr bija skaidrs un īsti. Neatkarīga Latvija, nekāda cita alternatīva nav. Es to atkārtoju, jo man cilvēki zvanīja un prasīja, uztraukušies, un it kā tā ir kāds baumas klīstot apkārt, kad mūsu pārstāvi neprasīja šīs prasības, ka viņa galvenais uzdevums bija runāt par saimniecību, prasīt saimniecisko un atbalstu. Bet tas nav tiesa. Neatkarīga Latvija ir viņa pirmā prioritāte. Tāpat Godmans Jurkāns vienmēr paskaidroja un vienmēr atzīmēja, ka Latvija vēl nav brīva, ka viņiem vēl nav tās tiesības, kas katrai neatkarīgai valdībai un valstī pienākās. Un kamēr nav šīs tiesības Latvijas valdībai, viņi arī neprasīja pilnīgu de facto atzīšanas no savienotām valstīm. Nākošā galvenā prioritāte ir, kur mums jāsadarbojas, kur mums ir jāpalīdz,
ir Helsinki 2 konferences Eiropā. Viņi vēlās, un viņi grib būt tur un pārstāvēt, kad pārnā Eiropas problēmas, viņi grib pārstāvēt Latviju. Mūsu sadarbība ar viņiem jau iesākās ar Latvijas valdību, iesākās Kopenhāgenā, un tā turpināsies Helsinkos. Amerikas Latviešu apvienība ir izstrādājusi programmu. Mēs esam pārnājuši to programmu ar Odmanu un Jurkāni. Un mēs sadarbosimies un atbalstīsim viņus centienus nākošā konferencē Helsinkos. Man jāatzīstās, ka neko liels atbalsts nav nācis šim pasākumam no mūsu sabiedrības trimdām. Mēs esam lūguši, lai jūs zvanat speciālam telefonu numuram un prasiet, lai Amerikas Savienotās valsts valdība prasa, ka Baltijas valstis tiek pielaistas Helsinki konferencē. Līdz vakardienai tikai 300 latvieši no 100 000 Amerikā bija piezvanījuši šim numuram. Aizbraucot mājās, es domāju, ka mums šis minimālais rekords ir jāuzlabina. Otrs, ko mūsu pārstāvi šeit prasīja no Amerikas valdības un kas mums jāatbalsta, ir informācijas centrs Latvijā. Ne konzulāts, ne sūtniecība, bet informācijas centrs, kur latviešu valdībai un tautai būtu tieši pieeja pie Amerikas valdības, kur Amerikas valdība varētu novērot un redzēt īsto politisko un saimniecisko stāvokli Latvijā. Lai tā var redzēt, ko dara Interfronte un ko dara Padomju Savienības komunisti. Tik runāts arī par saimniecisko atbalstu, kas ir ļoti svarīgs un nepieciešams. Daudz no jums bija Latvijā šovasar un redzējot to kritisko stāvokli, kas ir Latvijā. Latvijā ir pārtika tikai 47 dienām. Tā kā boikota gadienā. Mēs ilgi nevarēsim pastāvēt. Tāpat benzīna eļas krājumi ir zemi. Tā kā mūsu uzdevums šeit ir atkal gādāt un palīdzēt, lai Amerikas valdība sniegtu šo palīdzību. Ļoti svarīgs punkts, ļoti svarīgas prasības ir izglītības un zinātnieku apmaiņa. Kad es klausījos uz viesiem no Latvijas, ka viņas runāja, minēja, ka tiešām viņam ļoti maz politiskās zinātnes, viņi ļoti maz zina par saimniecību. Es domāju, ka viņi bija tikai pieklājīgi. Teicu, mēs jau ļoti maz zinām, mēs nekā nezinām, mums vajag jūs palīdzību. Es domāju, ka tā bija pieklājība. Bet, kad es biju Latvijā, es redzēju, tiešām viņiem trūk šīs ziņas. Viņiem vajag šīs izglītības apmaiņas un zinātnieku apmaiņas. Amerikas Latviešu apvienība darīs visu, ko mēs spējam, lai palīdzētu īstenot šīs prasības. Bet ar mums vien nepietiks. Mums ir 3 pilna laika darbinieki
Vašingtonā nacionāla politiskā darbā. Ar tiem nepietiks. Mums būs nepieciešams mūsu sabiedrības atbalsts. Katram no jums būs jānāk palīdzēt. Jā, tās ir tās pašās vecās lietas, ko mēs esam darījuši jau 50 gadus. Jā, jums būs katru nedēļu jāsūta vēstule vai jāzvana, jāsūta telegrāma. Bet vai tas tiešām ir tik liels un grūts darbs? Paskatāt, ko jūs šeit izdarījāt. Jūs uzbūvējāt Latviju šeit, šajos mežos. Ja jūs spējat veikt to, tad jūs arī spēsiet veikt tos nākošos soļus. Pabeigt šo darbu un redzēt to dienu, kad Latvija atgūs brīvību. Pirms es beidzu, es gribētu pieminēt dažas noteiktas lietas, ko es gribētu jums lūgt veikt nacionāla politiskā darbā. Un pirmais ir, jums jāiet un jāatbalsta politiskie kandidāti. Jums jāiesaistās amerikāņu politiskās kampaņās. Jo ir pierādījies katru reizi, ka kāds latvietis iekļūst Amerikas politikā. Tas ir vērts savu svaru zeltā. Šogad būs vēlēšanas. Nekavējieties, negaidiet. Ņemiet visu to mazāko, visu to melnāko darbu, bet ejiet strādāt kampaņas birojos. Iepazīstieties ar šiem politiķiem. Tas mums atmaksāsies. Tas atmaksāsies jūsu tautai. Vienalga, vai tas ir demokrāts vai republikāns. Ja viņš tiks par gubernatoru, vai viņš tiks štata valdībā, vai viņš tiks kongresā vai senātā, mums būs sakara, jūs varēsiet palīdzēt. Un tā ir izdevība, ko mēs nevaram nolaist. Mēs to darījām gadus atpakaļ, kad mēs iebraucam Savienotās valstīs. Bet ar laiku mēs to aizmirstam. Mēs vairs to nevaram. Tas ir viens no svarīgākām lietām, ko jūs varat darīt. Mums arī jāsniedz atbalsts Latvijai. Es domāju, daudz tiek domāts, daudz tiek plānots. Bet kā būt? Kā ir katrs no mums pavadīt 6 mēnešus gadu Latvijā, kā mums būs latviešiem pašiem savs, kā teikt, Peace Corps. Esmu lūdzu Zintam Rupnerim sagatavot šo projektu. Un es gribu aicināt jūs un visus latviešus uzskatīt to kā pienākumu. Atstāt savu darbu uz 6 mēnešiem. Neuzsākt savu darbu uz 6 mēnešiem. Ja esat pensionārs, atstāt savu māju un brauciet uz Latviju. Strādājiet tur, palīdziet viņiem. Viņiem tā palīdzība ir vajadzīga. Kad es biju Latvijā, man to prasīja neatkārtojami daudz reizes, mums vajag jūs palīdzību, mums vajag jūs cilvēku Latvijā. Krojārs Kalniņš atbrauc atpakaļ. Pirmais, ko viņš teica, viņiem vajag latviešu Latvijā, viņiem vajag palīdzību. Nākošos mēnešos mēs griezīsimies pie jums. Es ceru, ka tas atradīs atbalstu. Un ka mēs būsim gatavi ziedot šo īso laiku. Un ziedot vēlreiz, jo mēs esam ziedojuši tik daudz, un vēl tiek prasīts. Un vēl tiks prasīts. Bet tiešām brīvība prasa pūles, brīvība prasa ciešanas, un brīvība prasa neatlaidību.
Paldies! Mūžam dzīvot Latvijā. Tagad es atļaušu nolasīt apsveikumus, un ja kādi no klātesošiem to gribēs darīt personīgi, tad es došu viņiem vārdu. Mēs saņēmām apsveikumu no Michigan Centra Donalda Riegel. Viņš raksta, I'm sorry that I cannot be with you and your fellow Latvian Americans today as you celebrate the 25th anniversary of the Latvian Center Garzas. I would like to take this opportunity, however, to offer you my warmest congratulations for 25 years of outstanding service to the Latvian American community. For a quarter century, Garzas has been a gathering place for Latvian emigres to preserve the culture and traditions of your homeland, and for your children and grandchildren to learn the Latvian language, experience the full wealth of the cultural heritage. Throughout the dark years of Soviet tyranny in Latvia, Garzas has helped to keep you alive the hope and energy needed in the struggle for freedom and prepare new generations for this struggle. Now that the tide of history has finally turned and your country people need your help in rebuilding the ravaged nation, young Latvian Americans are ready for this great I would like to take this opportunity, however, to offer you my warmest congratulations